Tā, labvakar. Laipni lūgt visi, kas ir klātienē un arī pieslēgušies, ja tādi ir attālināti uz šī vakara lokālu plānojumu publisku apspriešanu. Janvāra sēdē Doma pieņēma lēmumu par lokālu plānojumu Attakas ielā 26, 45 un 47 un pašvaldības zemes vienībā ar attēlā redzamā kadastra numuru pieņem lēmumu par nodošanu eksploatācijai, par nodošanu publiskai apspriešanai. Tātad šodien ir publiskās apspriešanas sēde. Un tātad par visiem tiem risinājumiem un plānoto es tad lūkšu prezentēt projektētājus un arī īpašnieku pārstāvi. Tā kā lūdzu došu jums vārdu. Pirms tam es gribēju informēt, ka sarunu mēs ierakstām, lai varētu pēc tam korekti sastādīt protokolu. Un klātesošiem arī lūdzu ierakstīties uz lapiņas, lai mēs varam saskaitīt, cik ir cilvēki ieradušies. Tā kā lūdzu dodu vārdu. Sanāk Zandai šobrīd, ja? Jā, Zandai, lūdzu. Labdien visiem! Man sauc Zanda Bitmane. Esmu SIA Metrum teritorijas plānotāja un šī projekta vadītāja. Tad iepazīstināšu jūs ar prezentāciju. Vai jūs redzat slaidu, ko tikko uzliku nākošo? Vai jūs redzat to, ko iepriekš? Jā, redzam, viss labi. Jā. Pat šis lokāla plānojums, kā jau tika minēts, ir uzsākts pamatojoties uz pašvaldības izdoto lēmumu 2024. gada septembrī un apstiprināto darba uzdevumu. Lokāla plānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas plānojuma grozījumus lokāla plānojuma teritorijas zemes vienībām, mainot plānojumā noteikto zonējumu no jauktas centra apbūves teritorijas uz daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, lai pamatotu daudzstāvu dzīvojamo ēku būvniecību. Tas ir 5 stāvu apbūvi. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu teritorija atrodas lielākā daļa funkcionālais zonējums ir jauktas centra apbūves teritorija un neliela daļa daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju. Teritoriju šķērso arī transporta infrastruktūras attīstības teritorija, kas ir plānota Attakas ielas izbūvē. Lokāla plānojuma teritorijā atrodas 4 zemes vienības. Viena ir pašvaldībai piederošs īpašums un pārējās ir juridisks personas īpašums. Šobrīd tā ir neapbūvēta, tad tajā atrodas autostāvlaukums. Apkārtnes teritorijās atrodas dažāda rakstura apbūve, gan dzīvojama apbūve, gan komerciāla rakstura apbūve, gan rūpnieciska rakstura apbūve. Teritorijā un ar apkārtnē ir izbūvēti visi inženiertīkli, kas būtu nepieciešams apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai. Un lokāla plānojuma risinājumi ir izstrādāti ievērojot darba uzdevumu prasības, arī saņemto institūciju nosacījumus. Risinājumi ietver tātad jaunu funkcionālu apakšzonu daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, kurā ir plānota daudzdzīvokļu māju apbūve. Tajā ir atļauta arī daudzdzīvokļu māju, labiekārtotas publiskās ārtelpas veidošana. Attakas ielas pagarinājuma izbūvēji ir noteikta transporta infrastruktūras teritorija. Tajā arī ir paredzēta nodrošināt transporta līdzekļu un gājēju satiksmē nepieciešamo infrastruktūru, arī inženiertehnisko apgādi. Un lokāla plānojuma teritorijas austrumu daļā tas ir Attakas ielā 26, tie stūrītī plānā. Tā arī ir noteikti transporta infrastruktūras teritorija, bet tā nodrošinās tikai transporta līdzekļiem autostāvlaukuma izbūvi. Salīdzinot apbūves parametrus, šobrīd jauktas centra apbūves teritorijā
Šī teritorija nenosaka apbūves parametrus, bet lokālplānojuma risinājumu, mainot funkcionālo zonējumu uz daudzstāvdzīvos apbūves teritoriju, paredz 5 stāvu apbūvi līdz 22 metriem. Transporta infrastruktūra teritorijas, kurās tad iekļaujās Atakas ielas pagarinājums un arī stāvlaukuma izbūve, tajos apbūves parametri netiek noteikti. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros arī tika veikta transporta plūsmu izpēte ar mērķi noteikt perspektīvās apbūves teritorijas ietekmi uz satiksmes plūsmām ar pieguļošies teritorijās. Apskatīts tika Atakas ielas šķērsvielas krustojums ar Pirmo ielu un Atakas ielas un Gaujas ielas krustojums. Izpētes rezultātā tika konstatēts, ka perspektīvā Atakas ielas šķērsvielas krustojumā ar Pirmo ielu palielināsies satiksmes intensitāte pa 8%, bet šis palielinājums būtiski neietekmēs autobraucēju komfortu. Un Atakas ielas un Gaujas krustojumā palielināsies rotācijas apļa kopējā noslodze par 3,75%. Un tas arī perspektīvē šajā atzarā gaidīšanas laika būtiski nepieaugs. Paralēli lokālplānojuma izstrādē ir izstrādāti arī detalizēti Atakas ielas risinājumi. Piekļuve ir paredzēta no Atakas ielas esošās. Tās platums ir paredzēts tāds pats kā jau esošajā Atakas ielai, paredzot papildus gājēju ietvi, velosipēdistu ceļu un arī atsevišķas stāvvietas īslaicīgai novietošanai. Šeit arī ir noteiktas konkrētas iebrauktuves uz autostāvlaukumu, Atakas ielā 26 un arī uz apbūves teritoriju. Šeit ir attēlots plānotās Atakas ielas šķērs profils, ir redzams ielas novietojums un arī gājēju un velo infrastruktūra. Arī redzami ir esoši inženieru tīkli un arī plānoti inženieru tīkli, kuri plānoti apbūves inženiertehniskās apgādes nodrošināšanai. Šis ir apbūves un labiekārto konceptuāls priekšlikums, kur ir šobrīd ļoti orientējoši attēlots ēku novietojums, arī stāvvietu izvietojums. Bet šis ir kā pamats būvprojekta izstrādē, kur tiks detalizēti izstrādāti risinājumi, ievērojot lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Pie lokālplānojuma īstenošanas ir jāizstrādā būvprojekti, veicot būvniecību, jāievēro lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un citi risinājumi. Pirmajā kārtā ir plānots izbūvēt autostāvlaukumu Atakas ielā 26. Un otrajā kārtā var uzsākt plānotais apbūves būvprojektēšanu, kā arī veikt ēku un būvniecību, vienlaicīgi arī veicot teritorijas labiekārtojumu. Par autostāvlaukumu Atakas ielā 26. Tās stāvvietas ir galvenokārt paredzētas plānotās apbūves iedzīvotājiem, viesiem, operatīviem transportam, bet šos izmantošanas noteikumus nosaka autostāvvietas īpašnieks. Un saskaņā ar Ādažu novada ilgspējīgas attīstības stratēģiju ilgtermiņa attīstības redzējums ir, ka Ādažu novads 2007. gadā būs izcila teritorija dzīvei un darbam piederīgā, kas īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. Un tajā ir iezīmēts arī, ka mājokļu pieejamība un dažādība veicinās iedzīvotāju skaita pakāpenisku pieaugumu. Tāpēc lokālplānojuma izstrāde ir pamatojums Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumiem. Tas būtu arī īsumā viss.
Paldies, ka noklausījāties. Paldies. Paldies. Jā, vai uzreiz ir kādi jautājumi? Varbūt tiem, kas ir attālināti vai klātienē. Jā, jums. Jā, tad vienīgais lūgums runāt mikrofonā, lai mums ierakstā un tie, kas attālināti, arī dzird. Es tā kā mājas ar to, ka robežojās pirmā iela 40 iedzīvotājus, un arī domāju, ka citi arī dala tādas pašas domas, ka satrauc tas māju novietojums tajā plānā, vai tas tomēr nebūtu tā kā nedaudz par tuvu. Neviens no mums tā kā negribētu elpot šiem cilvēkiem pakausī, un arī vai šajā rakstā arī nekas nav minēts par par tiem normatīviem, cik saules gaisma vai tās mājas, tādas piecstāvu mājas, vai tā kā neaizsadz šo pusi, jo tā nav tā saulainākā puse, un ir arī dzīvokļi, kam logi ir vērsti tikai uz šo pusi. Un tā kā, ja pavēro apkārt dažos mājas, tomēr ir tā kā izvietotas pamīšus, lai nerastos tādas problēmas, kādas ir tādos guļamrajonos kā Rīgā, un tā kā vērstu pašvaldības uzmanību varbūt tiekties ne uz tiem minimālajiem normatīvu prasībām, bet varbūt kaut ko vairāk, lai uzlabotu tomēr iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Un arī blakus ir tā teritorija, kur ir ceļu būve. Man šķiet, ādažu būvnoteikumos bija minēti tādi 50 metri, vai šajā gadījumā uz šīm mājām attiecās šie 50 metri, jo grūti iedomāties, vai tur salasās tie attālumi. Tas tā kā būtu tas galvenais, kas uztrauc mājas iedzīvotājs blakus zemes gabalā. Jā, jūs domājat tos 50 metrus līdz rūpnieciskai apbūvēji, laikam, jā? Jā. Tur varētu būt. Jā, tur ir līdz ēkām, nevis līdz zemes robežai, tā kā mēs esam to skatījuši un arī pārbaudījuši. Tur ir vairāk kā 50 metri. Jā. Bet jā, tā viena nianse šajā gadījumā, tātad lokāla plānojums pats par sevi paredz to, ka tur varētu būt augstākas ēkas. Savukārt tas risinājums, kas ir uzrādīts šajā te skicē, kas prezentācijā, varbūt Zanda var uzlikt to slaidu, viņš ir drīzāk jāuztver kā viens no piedāvājumiem, lai vispār pierādītu to, ko tur var uzbūvēt, jo mums pieņemot lēmumu par uzsākšanu bija jābūt zināmam, ka tur vispār kaut kas ir izdarāms, un ka tur to ēku vispār var ielikt. Tad šeit bija tāds viens no piedāvājumiem. Es saprotu, ka varbūt tajā brīdī, kad būs izstrādāts kāds projekts ēkai, tāpat tas tiks atsevišķi skaņots un arī skatīts, kā tas ietekmē pašas ēkas tuvējās. Ja varbūt būvāt grib kaut ko pieminēt vai negrib, neko papildus. Tad jā, tad izsauļojam normatīvu un attālumu līdz esošām ēkām. Tur šeit ģenplānā gan var redzēt, ir 20 metri tuvākajā vietā līdz 40. numura ēkai. Ja es nemaldos, Zanda varbūt var precizēt, ja es kaut ko nepareizi saku. Jā, tad šeit ir 19 metri. Mēs pieņemam arī jūsu ieteikumu tā kā izskatīt nākotnes attīstības iespējās. Tieši šim te pastiprināt pievērst uzmanību. Bet jā, šis, kā teikt, grib atzīmēt arī priekš protokolu, ka šis nav šis lokāla plānojums nenāk kopā ar būvniecības ieceri, un šī nav nekādā veidā apstiprināta būvniecības ieceri šajā vietā, tā kā tas vēl tiks atsevišķi skatīts. Bet lokāla plānojums nepieciešams, lai sazonētu to, kad ir kur būt vietā stāvvietām, saprast to, kā tas strādā kontekstā ar ielu. Un apbūves apjomiem. Un vai šie
būvprojekti arī tiek izvirzīti šādai apspriešanai? Nu, pamatā šobrīd mums tādu uzstādījumu nav. Par to var lemt būvvalde tajā brīdī, kad tāda iecer tiks saņemta. Un mēs esam arī aicinājuši attīstītāju par šo visu laicīgi informēt sabiedrību un tā kā par šo aktīvi runāt. Bet tas līdz tam vēl ir jātiek. Jā. Vienkārši gribētu pārliecināties, ka ir taču profesionāļi, kas var to visu izrēķināt, vai tas apgaismojums būs pietiekams, lai cilvēkiem nav jādzīvo citas mājas ēnā, un vai mums būs iespējams ar to iepazīties pirms tiek uzsākta jebkāda būvniecība. Labi. To es varētu noformulēt tā, ka jūs ieteikums būtu, kad šajā gadījumā pie ēkas būvniecības publiski informēt sabiedrību par to, kas ir plānots, lai jūs varētu laicīgi saprast par to, kas tur būs. Jā, jā. Mhm. Okay. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi, varbūt vēl kāds grib kaut ko teikt? No tiem, kas attālināti, varbūt ir kāds čatā, es neredzu neko. Varētu vienīgi cilvēks, kas autorizējies ar Samsung telefonu, varētu man privāti atsūtīt tajā Zoom čatā savu vārdu uzvārdu, lai mēs varam ieprotokolēt, bet varbūt jums ir kaut kas sakāms. Jā, klusums, labi. Tad tā, labvakar. Mums ieradās vēl kāds uz publisku apspriešanu, bet jā, varbūt jums ir kādi jautājumi uzreiz. Mēs esam jautājumu sadaļā šobrīd. Varbūt jums uzreiz kādi jautājumi. Mēs vienkārši tikām jau līdz jautājums. Jā, līdz jautājumam. Okay. Skaidrs. Ja mēs jau problēma tā, ka mēs jau izstāstījām. Tad par to, jā, būtu jārunā mikrofonā, lai mēs varam ierakstīt. Jūs varētu stādīties priekš protokolu, tad mēs varam, tas priekš protokolu tikai. Jā. Labdien visiem! Esmu deputāte Ieva Roze un arī dzīvoju šeit Tādažos pašā centrā. Un tādēļ dzīvoju ilgi, jau 40 gadus Tādažos, tāpēc ļoti labprāt šovakar paklausīšos, ko mēs attīstīsim vēl un cik mājas būvēsim un cik iedzīvotāji mums varētu nākt klāt novadā. Paldies! Jā, paldies par jautājumu. Tad mēs tikko ar citu iedzīvotāju jautājumu apspriedām to, ka šajā bildē redzamais ēku izvietojums ir tas nav būvprojekts, tā ir tāda vīzija, kas ir ielikta, lai mēs pie uzsākšanas vispār saprastu, ka tajā zemes vienībā kaut ko var izdarīt. Bet kopumā paredzēt 5 stāvu apbūvi un par dzīvokļu skaitu un tādām precīzām lietām droši vien tad jāprasa attīstītājiem, kā viņš ir rēķinājis. Viņš precīzāk varēs pateikt. Jā, varbūt var dot vārdu kungam tur. Labdien! Mans vārds Guntars Kramēns, pārstāv īpašnieks Jāglīsi. Tātad, principā, jau tā informācija bija diezgan izsmeļoša no piedāvāta un no projektētāja puses. Tad vēlreiz uzsveršu, ka šis ir tāds konceptuāls viens no variantiem, kas tur varētu būt. Tas zemes gabals ir diezgan liels. Un vairāk gadu garumā mums ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pagastu un esam tiešām spējuši rast risinājumu gan tādam loģiskam ielas izkārtojumam, gan paredzēt, kur varētu būt autostāvvietu novieta, kur apmēram tā apbūves zona ar diezgan augstas klases, ja ne pat tādas, kas Latvijā ir pieejami. Mēs esam izstrādājuši arī šo te vienu kā risinājumu, kā varētu būt ēkas novietots, lai šo vidi
uzlabotu, radītu mājīgu, modernu, ērtu, teiksim, jaunajiem un esošiem iedzīvotājiem. Tāpat mēs esam domājuši, lai cik nu iespējams minimāli ietekmēt tieši iedzīvotāju esošo ādažnieku vēlmes vai teiksim, kaut kādu diskomfortu neradīt ar visu teiksim, šo te projektu. Kas attiecas jau kungs no iedzīvotājiem pieskārās tātad izsauļojuma tēmai, jā, ka es pilnībā piekrītu, kad arī mūsu redzējums ir izvietot tās ēkas tā, lai tas tiktu praktiski neietekmēt. Cik mēs esam ar arhitektiem arī runājuši, ka viņi saka, tur ir ļoti ērti tas, ka tās mājas var atbīdīt maksimāli ielas virzienā. Un par cik saulīti, kā arī mēs redzam, pēc novietojuma dienvidi ir apakšdaļā, ja, tātad praktiski, un māja novietojums provizoriskais būtu austrumu pusi. Ja. Tad, ja var būt kaut kāds, teiksim, aizainojums pirmajiem stāviem, tas ir pats rīts. Ja. Bet pārējā visa dienas daļa tātad ar šo te apbūves vīziju, praktiski ietekmēt netiks. Ko vēl? Tādu būtisku pieminēt. Tas, kas šobrīd, tas pagrieziens, kas tur ir uzlikts, laikam atbilstoši tām būvnormatīvām, kaut kā 20 vai 19 metri. Jā. Te ir 19, jā. Bet Tā ir tā īsākā augšējās mājas, īsākā fasāde pret to māju, jā, esošo. Jā. Bet tas vēl ir atvērts jautājums. Tur šeit mēs nerunājam tieši par projektu, jo mums nav pamata vēl projektēt, kamēr mēs neesam tās pamatlietas atrisinājuši, kā novietojumi, kā stāvs, zemes gabala. Tiek izveidots šī visa rezultātā jauns tā kā kvartāls tiek sakārtots, es teiktu tā, viņš netiek izveidots jauns, jo tur ir jau esoša māja, ielas riņķi. Vienā pusē ir tātad šī 40 māja, es saprotu, ja, tad ir 5 stāvi ar bēniņu izbūvu, faktiski 6 stāvu māja, un otrā pusē ir 5 stāvu māja un 12 stāvu. Tad, teiksim, loģisks risinājums būtu šo kvartālu tad nejaukt ārā ar šo stāvu skaitu un mēģināt radīt kvalitatīvu, kā es jau teicu, ērtu vidi dzīvošanai, sakārtot to vietu. Gribētu jautāt attīstītājiem, vai šajā attīstības stadijā jau ir domāts par koplietošanas telpām, par saimniecības telpām, par ratiņu uzglabāšanas telpām. Tas būtu viens, atkritumu izvešana, tas būtu nākamais, un vispēdīgi trešais jautājums par teritorijas labiekārtojumu un bērnu rotaļu laukumiem. Gribētos dzirdēt detalizētāku informāciju par šiem 3 jautājumiem. Jā, tie jautājumi ir jau šeit sākuma stadijā ir ieskicēti. Kā jūs redzat, tad labajā pusē mums ir speciāli atsevišķs zemes gabals tieši stāvlaukumiem, mašīnu novietošanai. Veidojās tas skaits nav noteikts, tur iet runa par to standarta intensitāti. Aptuveni 60. Ja, tas, ko var, tas, ko pieļauj stāvēt novietojums, un tā ir viena māja, faktiski tāda pati kā plus mīnus tā kā jau esošā. Ir tāds jautājums ir izskatīts, bet, kā jau es teicu, mēs šobrīd tik tālu vēl nav jēdzīgi šobrīd jau tādās detaļās risināt. Bet, principā, tas ir ļoti ērti izdarāms. Tātad bija jautājums par ratiņu novietni. Ja jūs redzat augšējā stūrī no tā garanā korpusa, tur ir, tā varētu būt, jā, tur, kur Miķels gan ratiņu novieta, gan velospēdu novieta, gan
ja tiks realizēts tas pazemes autostāvvietas variants, tad tas vēl plus vēl zem mājas. Un tātad, kas attiecās, tas ir arī konceptuāli tā vieta, ka tā varētu būt visloģiskākā no arhitekta viedokļa puses arī. Un attiecīgi par atkritumu konteineriem un tādām lietām, tad tāda mērķi mēs varētu izmantot labā pusē, tur, kur ir autostāvvieta, kas ir tālāk no mājas. Atsevišķi tam vieta jau ir vismaz viena konkrēta tāda paredzēta. To varētu novērtēt. Tā, un vēl viens jautājums mums ir no Facebook, kas šobrīd nav atbildēts vēl. Tad kāda ir plānota piekļuva, kamēr nav uzbūvēts Attekas ielas turpinājums? Es saprotu, ka par šo mums tā kā saistām kopā lokālu plānojumu īstenošanu ar to ielu. Kā jums sarunās ar komunālu servisu izskatās? Šobrīd tas jautājums, ja tā godīgi, vispār nav. Viņš nav, teiksim, no mūsu viedokļa, viņš nav aktuāls. Piekļuva tur no visām malām, tā kā mēs zinām visu, bet tāda, līdz tam vēl ir jātiek tādā ziņā. Jā, cik es saprotu, ja pašvaldības projekts ies tālāk, tad visticamāk viņš būs stipri ātrāk par pašām ēkām. Ja ēkas vēl pēc lokāla plāna apstiprināšanas tikai jāprojektē. Tad pēc tam par ielas atjaunošanu, ja būvniecības laikā kaut kas notiks, tad būs jāvienojās ar apsaimniekotāju. Jā, tad ir ieteikums no Facebook par apzaļumotām teritorijām, buferzonu starp stāvvietām un ēku, un to, kas norobežo stāvvietas no pašiem ēku logiem. Tad šeit ir parādītajā plāniņā par to kaut kas ieskicēts ir, bet jā, tad stāvēt attālumu līdz, nevis tieši gluži attālumu, bet konkrēti tas, kad ir kaut kāda zaļās zonas starp pašām stāvvietām un ēku logiem. Jā, tad tas ir ierosinājums tam pievērst uzmanību. Jā, paldies. Labi, es domāju, ka jums vairāk jautājumu nav. Tad šovakar varētu beigt mums sapulci. Ja kādam ir īpaši vēlme skatīties prezentāciju, tad es saprotu, ka mēs viņu varam iedot, vai ne, Zanda? Jā. Tad jā. Un tur ir viss gan juridiskā informācija, gan grafiskie attēli. Tā kā jā, paldies tiem, kas... Un publiskā apspriešana mums ir līdz Zanda labo. 6. martam. Līdz 6. martam, jā. Un līdz 6. martam jūs varat iesniegt rakstiski savus priekšlikumus, iebildumus par lokālu plānojumu un jautājumus. Viņš var rakstīt gan uz domes kopējo e-pastu, dome@adažnovads.lv, gan uz mūsu nodaļas e-pastu, tpn@adažnovads.lv. Var arī iesniegt klientu centros gan Cernikavā, gan Ādažos. Jā. Paldies. Tad es arī slēdzu šodien sapulci. Paldies tiem, kas pieslēdzās. Tad jauku vakaru.